Tas man viss ir zināms. Jā, Strēļnieks. Kā to var aizmirst? Tas nekad nav aizmirstams. Ka nebūtu tik smagi upurnēs, būtu tā vieglāk gājis. Bet ar smagiem upuriem tur ir jāpabrīnās, kā vēl paliek dzīvs. Pēteri, jūs jau zināt, kino kadru ir saglabājies ļoti maz. Un izstāstīt laikam arī nemaz nav tik viegli šo laiku. Ziniet, ko stāsts iznāk tāds, es jau pats jūtu. Tāds saraustīts. Bet stāsts ir ļoti garš. Nebūtu varētu tāds, kā teikt, varētu teikt, no Strēļnieka stāsts, kurš tiešām atbilstu visam tam gājienam, kāda bija Strēļnieka ceļš no pirmā viņa diena, kad viņš šeit Elizabetes ielā brīvprātīgi pierakstījās. Ja? Un ar to tālāk līdz šai dienai. Nu, man tas ceļš iznāca. Es no Elizabetes ielas brīvprātīgi pierakstījos, un šita pagona mums bija riņķa Melsa Balta. Tas bija brīvprātīgi. Par Pirmo pasaules karu, par to mēs nerunājam, par to mēs esam aizmirsuši, un viņus aizmirsuši tos savus draugus, kas tur izkrīt. Tas, man liekas, tas ir pavisam nepareizi. Mēs bijām jauni, mēs gājām pa mūsu tēva pēdām no 5. gada. Ne jau caru mēs aizstāvējām. Nē, mēs savu zemi aizstāvējām. Ir katra vieta tur, kur mēs esam cīnījušies, kur mūsu cīņas biedri palikuši. Tā ir neaizmirstama svēta vieta.